Sveiciens no Cēsvainas mežiem un pļavām. Un šodien parunāsim par priežu čiekuriņiem. Kā jūs redzat, tad čiekurs ir ieņēmis jau savu vidējo formu, kad droši varam sākt viņus gatavot. Tad, kad siltākos platuma grādos Latvijā jau uz pilnu klapi, kā saka, vāra čiekuru sīrupu, tad pie mums tikai tāda īsta vārīšana sāksies. Un arī šī te priede atrodas saulītē, tātad čiekuriņi ir jau tādi paaugušies, kā saka. Ēnainākās pusēs čiekuriņi nebūs vēl tik lieli, viņi ir arī nedaudz mazāki. Noteikti katram, piemēram, kam ir bērni, iesaku izvārīt kaut vai savām vajadzībām, jo šis sīrups manā dzīvē vispār ar šo sīrupu ir ienākusi fitoterapija, daudzi jau šo stāstu zina. Pats pirmais produkts bija tieši čiekuru sīrups, kurš palīdzēja ķepuroties manam dēlam, kuram jau šogad 20. Un tad, protams, pēc tam tālāk tā taciņa aizgāja jau pie citiem dažādiem augiem un dažādiem produktiem. Šis sīrups viennozīmīgi palīdz gan pie sausiem, gan pie mitriem klepiem. Vienīgā atšķirība ir tā, ka, protams, viss ir individuāli. Un ja jūs, teiksim, ilgstoši profilaktiski esat šo sīrupu lietojuši, tad bieži vien, tad, kad pienāk kādas augstēšanās, tad viņš nenostrādā. Bet, ja, piemēram, ir ieturēta lielāka pauzīte, tad tieši šis sīrups nostrādā kā trigeris un palīdz atveseļoties. Bieži vien ir bijis arī tā, kad cilvēks ir atkal visu kaut ko citu pamēģinājis, un tas klepus, teiksim, ir joprojām sauss un ir grūti, un iedzerot tātad sīrupu, šis ceļš atverās plašāk un klepus paliek mīkstāks un ir uzreiz atveseļošanās notiek. Tā kā, katram būs vienalga individuāli, es vienmēr esmu par to, kad atceramies, ka mēs esam katrs individuāls, un nekad nebūs visiem vienāda reakcija, vienāda darbība. Katram tomēr būs savādāk, jo ir vesela virkne ar dažādiem paralēliem faktoriem. Tāpēc nevar konsultēt, teiksim, internetā atbildot uz vienu konkrētu jautājumu, jo ir daudz dažādi iemesli, daudz dažādi blakus simptomi un visādi citādi apstākļi, kuri būtu jāievāc pirms, teiksim, iegūst to kopējo ainu. Ir daudz šķēpu lausts par šo čiekuru sīrupu. Vieni uzskata, ka tas ir tāds cukurūdens un ka vispār viņš ir kaitīgs, jo cukurs taču mums ir kaitīgs. Un, protams, citi ir, kas krīt un ceļās, jo tas ir viņu bizness un čiekuru sīrupu vārīšanas sezonā. Man liekas jau, visi, kam nav slinkums, vāra sīrupu un mēģina viņu notirgot. Tas nav ne labi, ne slikti, bet stāsts vairāk ir par cukuru. Kā vairumam cilvēku patīk iekrist galējībās, un arī šeit es uzskatu, tās ir tikai manas domas, šeit arī cilvēki bieži iekrīt galējībās, un tad, kad tu cilvēkiem piedāvā un stāsti, ka varētu pamēģināt, teiksim, pie saaugstēšanās arī tam pašam bērnam atvieglot šo te klepu, tad ir dzirdams, tur taču ir cukurs, un mēs vispār cukuru nelietojam. Mīļie, cukurs nelielos daudzumos tāpatās organismam ir nepieciešams, un ja mēs tā pavisam godīgi izvērtētu cilvēka visu ēdienkarti, ko viņš lieto, tad mēs tur atrastu pietiekam daudz cukura, pat tad, kad viņš to nezina. Un jāsaprot, ka, priežu čiekuru sīrups, tas ir ārstniecības līdzeklis, manā skatījumā. Un mēs viņu lietojam tātad, vai tad, kad mums ir klepus, mēs esam saaugstējušies, mēs esam saslimuši, vai mēs izlietojam, teiksim, profilakses nolūkos, iestājoties pirms rudens, lai pastiprinātu tā kā savu organismu, jo tīpaši, ja, piemēram, elpceļi ir mūsu vājais punkts. Mēs to sīrupu taču nedzeram krūzītēm.
un karotēm un katru dienu un tā tālāk. Tas ir noteiktam mērķim. Tāpatās arī katrs noteikti ir kādreiz aptiekā nopircis gatavu sīrupu, un es domāju, ka tur cukuru ir vēl vairāk nekā šajā te pašgatavotajā sīrupā. Un, protams, ka jūs varat izmantot arī brūno cukuru un nerafinēto, un var taisīt arī ar medu, bet šeit gribētos jūsu piesardzību akcentēt uz to, ka ļoti daudziem cilvēkiem no medus ir alerģija, un alerģija ir tāpēc, ka ļoti daudz apkārt ir ķīmijas, un bišu stropi nevienmēr atrodas ekoloģiskās vietās, un tas medus, teiksim, daļēji ir piesārņots, un tāpēc arī rodās daudziem cilvēkiem šīs te alerģiskās reakcijas. Tāpēc, ar medu uzmanīgi, ja jūs tiešām zinat, ka jums nav alerģijas, jūs ar medu draudzējaties, tad var mēģināt arī gatavot ar medu, bet tad viņš noteikti nebūtu jāvāra, var taisīt arī dzīvo sīrupu. Tas tāds mans mazais stāstiņš par priežu čiekuru sīrupu, vēl par viņu noteikti daudz un dikti varētu runāt vispār par čiekuriem kā tādiem. Par to visu mēs daudz runājam arī lekcijās, kad pa ziemu mācamies. Daudzi no jums jau ir visu dzirdējuši, tā kā atliek tikai pielietot. Un arī domāju, ka nākošajā meistarklasē, kas būs 14. jūnijā Cesvainē, mēs arī, kā es saku, preparēsim čiekuru. Gatavosim kādu veselīgo produktu no šiem te zaļajiem čiekuriņiem. Tā kā ejam dabā, vācam čiekuriņus. Kas vēlas, var rakstīt man privāti, pieteikties uz meistarklasi. Cilvēku vietiņas nav daudz. Jūs zinat, ka parasti ir ar individuālo pieeju, tāpēc, maksimums kādi 8 cilvēki. Lai jums jauka šī diena, nedēļas nogale, un tiekamies atkal citos video un citās lekcijās. Tā!